Tas bija pat to laiku, ka reiz visu caur Latviju bija, ne Latviju visu caur ne, bet, teiksim, te mums apgābuls bija evakuēts, tie bija vācieši. Bet Samsala vēl bija Krievi. Un tāpēc viņi pārlīdo pārnu, kā teikt, uzbrukt vāciešiem. Tie uzlidotāji, kad tie uzlidoja, tie jau bija Krievi. Tas bija vasara ar kārsta laika, tas pats Šķūns, kas tagad ir. Un te mums bija gan meitenes, un kas te vēl bija, mums paši meitenes. Un te meiteņi gāja Šķūni gulēt vakaros, ka ir kārstas laiks dikt, jā. Tā darīja. Un es sakalbi, ko es vēl lauka darīju, nu es pārnāku mājās, un tā visiem uguņas nav brīvi rādīt, visiem jāizklāja dikti logale, nespīd uguņas nekur. Un es sakalbi pārnāku mājās, un es mazga pie kājas, sile, vakaros. Es mazga tas kājas un zēju, dzird, ka nāk lidmašīna kaut kur nāk lidmašīna, bet, tāds troka, un blau. Esi pārbījies, es skrēju to protāk lietas priekšā tur stāvi. Un bumbs vieta, te pārs mūsu lauka 3 bumbs no svieta, no meta lidmašīna. Nekāda karaspēks vēl nebija tad iekšā te. Tur bija tādi krastsārgi, te pat ciemnieki viens otrs, te bāzē, jā. Krievu lidmašīnas lido un zvejnieki nāk mala ar laivam un met uz laivam virsu, apšauja laivas, un te Miķel, te šī Griņķelvalguma, ko mēs sauc, cik tur nošāva, 2 ritīgi, ja ne 3 tas cilvēks, kas bija uz motoru. Viņš bija tas mašinists, senas brālis, viņš jau ir iekšā, viņš jau nezinu, ko tie tur augšā dara. Tie citi zvejnieki, cik viņi 3 sagali to lāju bija. Jā, bet tik viņš ka jālaiž mala, neko vairāk. Ja teica, cik tiem ar un viņš kā pāra no to, kur viņam tas motors ir. Viņš redz, ka tie jau ir beigti. Tie jau ir nošauti. Viņa laivā? Viņa laiva, jā, tie jau ir beigti. Pie māla viņš ir pielaids, bet, taču viņam jāmūk. Ka tik tais kāpam, kur krūmi, ka viņi tā neredzat vairāk. Bet tā lidmašīna tika griežas riņķe, un viņš iet savā gaitā proj uz tam kāpam, ieta mierīgi soli, un viņam nāk lods no džingas garam caur cepru šķirbi vien lodis skrēs, un vairāk lods, un tā viņš palika dzīvs, tik krūmas iekšā. Tas Jānis paiet mājās, Jānis bija vārtam brāļam. Iet viņu otra diena, skatītas tas pēc. Kā viņš tur ir gājis un kā te lods. Un tad viss tīdaudiņi brīnējas, ka Dievu glābšana. Un kā viņš ir gājis, un te ir krits lodi, un tur ir krits lodi. Un kur tik viņš ir gājis, bet tieši, kur viņš iet, pa to vietu neviena lodi nav krits viņam virsū. Tikai tu cepuri, kas viens ar šķirni skrēsi. Jā, un tā viņš palika dzīvs. Savādi jau bija gan. Tā jau uguni nebija brīvi dedzināt vakaros, ja tik dedzina uguni. Un tad tulīt tas ir kādi bļauji, kurā ka dedzina uguni, lai zird, kas akal būs tad. Toreiz bija briesmīgi, un meiteņš sita Šķūni durz. Un es sakala puikam ap 2 guļ iekšā, un es sakala mazga kājas, un es nezinu, kas pa briesmam nāk, un meitiņi dzird, ka ir dumps briesmīgs, un tie klaupa tas Šķūni durz. Kas tad neiestājas, un viņam stulīt vaļā, es kliec priekšā. Un puikas sakala iekš istabieda. Ar tēvu tie turakal, viņa nesaprot, kas ne. Es skrēju. Pie te meiteņam glābt to sagal, lai dabūtu Šķūnu ārā. Briesmīgi bija, jā. Tad te bija viena sieviete, teica, ka Krievenes, un tur pie stāci kaut kur bijis no šautu.